Kāds neliekas mierā. Man visu laiku nāk pieprasījumi no dažādām iestādēm. Kādu dienu kāds cilvēks, visticamāk krāpnieks, sāk bombardēt man Smart ID. Citadele, Inbank, Tele2. Ko darīt tādās situācijās un cik Smart ID ir drošs? Skaties video. Un es, protams, neko nereaģēju, lai maksimāli nočakarētu viņu laiku. Gaidam nākamo. Un atkal Inbank. Tas cilvēks reāli neliekās mierā. Viņš tikai gaida un gaida un gaida. Lai tikai pagaida. Jo, ja es atcelšu darījumu, viņš sapratīs, ka es zinu, kas notiek, viņš to vairāk nesūtīs. Bet, lai nočakarētu viņu laiku, es neko nespiežu. Bet nekad nedariet to mājās, uzspiediet cancelu. Un tagad Tele2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reizes mēģinājis. Un sākās jau īstenībā 8:30. Un 3 minūšu laikā. 10 pieprasījumi. Aizbraucam pie Smart ID noskaidrot, kāds ir iespējams. Laižu. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies, ka atbraucāt. Pajautāju, lai viņi kaut ko jautā, savus interesējušos jautājumus jums. Un es uzreiz ķeršos pie jautājumiem. Tad, kad es Smart ID lapā autorizējos, man uzlec 3 izvēles, man jāizvēlas, kuru ciparu šobrīd redzu. Kāpēc tas nav ieslēgts visos servisos? Tas nav atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs no servisa pakalpojumu sniedzējiem. Cilvēki izvērtē, cik viņiem ir liels risks, ka kaut kas var noiet greizi. Tomēr šobrīd vēl joprojām lietotāja ērtība ņem virsroku par drošību, un tas ir lieks solis. Lietotājs uzreiz sūdzās. Nu, kā es visu laiku apstiprināju par PIN 1, un viss man bija, tagad man ir jāskatās. Tur cipari. Tas man prasa laiku, koncentrēšanos, vēl kaut ko. Nu, nē, un lielākā daļa, diemžēl, Latvijā klientu un lietotāju joprojām dod priekšroku tam, kad labāk, ātrāk, bet varbūt nedrošāk, uzņemās atbildību uz sevi tā kā vairāk un nevieš šo risinājumu. Viņi neievieš risinājumu, bet viņi jau neuzņemās nekādu risku. Nu, risks varētu būt tāds, ka lietotājs teiks, bija krāpšanas gadījums, man kaut ko izkrāpa. Ja ir jāizvēlās viens no tiem kodiem, tas cilvēkam sāk likt domāt, nevarēs būt situācija, ka piezvana, palūdz apstiprināt kaut ko, kaut kā vārdā, kā jau es teicu, phishing stories. Cilvēkam būs svarīgi, ka viņam ir otrs ekrāns, kur viņš redz, kad ir izsaukta transakcija, viņam ir jāpaskatās, kas to ir izsaucis, jāiegaumē tie cipari, jāievada. Nevarēs tā vienkārši uzreiz apstiprināt. Nu jā, tieši tā, bet tad sanāk, ja iestādes bankas neievieš to, viņi it kā atvieglo klientiem dzīvi, jā. Bet realitātē risku nekādu neuzņemās, jo, ja cilvēks apstiprina to maksājumu. Jā, bet ja cilvēks pēc tam sūdzās, ir uzsākta krimināla lieta, viņiem tas arī ir tomēr papildus sloks un darbs. Kaut kāds risks viņa pusē ir, resursi tik un tā tiek tam tērēti. 3 kodu risinājums, tā kā no mūsu puses, mēs viņu saucam 3 kodu risinājums, viņš ir iespējams. Dokumentācija viss ir pieejama, to var ieviest, izmēģināt demo vidē, bet vienkārši, kā es minēju. Jā, es tev gribēju uzdot vienu provokatīvu jautājumu. Provokatīvu? Jā. Šausmas. Mēģini. Kā tu vērtētu, vai kodu kalkulators ir drošāks par Smart ID? Viņš nav ne auditēts, ne kvalificēts, ne arī kaut kādiem īpašiem, cik es zinu, standartiem atbilstoši. Līdz ar to ņemot vērā standartus, normatīvo šo te regulējumu, tad es tev teikšu tā tīri juridiski, kad laikam jau, ka nē. Bet, ja piezvan krāpnieks, tad tas ir jautājums par cilvēku psiholoģiju ar kodu kalkulātoru. Bet ko, ja piezvan krāpnieks un tev paprasa apstiprināt, ievadīt šitos cipariņus kodu kalkulātoru, tāpat ievadīsi? Jā, un starp citu kodu kalkulātorā tev neparādās, cik tev nauda šobrīd tiek noņemta. Vai ne? Jā, no tāda viedokļa kodu kalkulators ir nedrošāks. Jā, bet viens gadījums, kur es tiešām varētu piekrist, ka kodu kalkulators ir drošāks, ir šie te ar personas kodu mēģināt autentificēties, un ja cilvēks automātiski vada iekšā PIN kodu visur pēc kārtas, tad šajā situācijā... Jā, bet ir cilvēka problēma, nevis drošības problēma. Jā, protams, šajā gadījumā
tieši par to arī ir diskusija, vai ja cilvēks ir nedomā par savu drošību, tad dažās situācijās kodu kalkulators varētu teikt, ka ir drošāks, bet citās situācijās atkal tomēr būs Smart ID. Jā. Šobrīd pagaidām ērtums ir svarīgāks. Jautājums par to tekstu, kas rādās, kad autentificējās kāds cilvēks, vai to var ievadīt kādu grib? Jā, pakalpojums sniedzējs var ievadīt kādu grib. Bet ja es reģistrējos Smart ID pie jums kā klients, kurš sniegs pakalpojumu, vai es tur varu ierakstīt Tele2? Ja jūs esat Tele2. Nē, bet ja es neesmu Tele2. Nē, mēs pārbaudām domēns vai uzņēmuma nosaukums, tas ir svarīgi. Tā tad ir verifikācija? Jā, ir verifikācija. Tad, kad tiek noslēgts līgums ar mums, mēs skatāmies, kas tur ir. Tas, ko mēs nepārbaudīsim, ja, piemēram, tiek iniciēta transakcija, man parādās tas saucamais push notification, ja paziņojums ar lūgumu sākt darbības ar Smart ID. Un tur parādās pakalpojums sniedzējs. Tas ir tas, ko mēs pārbaudām. Mēs Svetbanka vai Tele2 līgumā šim te, kā mēs viņu saucam, service name, pakalpojumu nosaukumam, viņam ir jābūt definētam, un tas var būt reģistrēts domains vai brands, vai arī reģistrētais nosaukums uzņēmumam. Un ir otra opcija, kā piemēram, tad, kad iet jau Svetbankā maksājuma apstiprinājums, tur parādās, kas tiks apstiprināts. Tas ir teksts, kas nav mūsu kontrolē. Ja kāds grib izdarīt ļaunu Tele2 un tiešām noslēgt ar mums līgumu, reģistrēties kaut kā un ievadīt tālāk Tele2, tad tas viņam izdosies. Jā, bet pirmajā rindā tāpat rādīsies viņa nosaukums. Jā. Ja es esmu jūs kaut kāds partneris, bet esmu negodīgs, tad es varu uzrakstīt, ka jūs šobrīd apstiprināt tikai autentifikāciju, bet realitātē es dabūju to atslēgu un pēc tam... Atslēgu, nē. Kas notiek servisam? Ko viņš saņem tad, kad es apstiprinu ar PIN1? Ar PIN1 jebkurā pakalpojumā var ieiet iekšā. Piemēram, nopirkt alkoholu. Ar PIN1 tiek apliecināts vecums. Ar atslēgu es nebiju domājis privāto atslēgu, bet kaut kādu noslēpumu, kur pēc tam var izmantot? Nekā tādu jau nevar dabūt. Vienīgais, kas nāk atpakaļ mūsu atbildē, ir vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums. Bet tad, kad ar PIN2 ievadu, ko saņem? Kad PIN2 ievada, tad cilvēks apstiprina darījumu. Tas ir kvalificēts elektroniskais paraksts, tieši tāpat kā e-paraksts mobila, tieši tāpat kā mobila ID Lietuvā, Igaunijā. Bet es kaut ko no Smart IDs? Neko. Arī jūs tikai apstiprināt? Tā ir tas, kāpēc strādā šie krāpšanas gadījumi, tāpēc, ka cilvēks jau apstiprina savu transakciju. Kā cits viņu ir inicējis, kas ir iepriekš piekļuvis kaut kā nozadzes status, bet nē, mēs neko nedodam. Mums nekā nav. Sanāk, tad, kad es ievadu PIN2, ko servis saņem no jums? To, ka ir parakstīts līgums. Tikai to, ka ir tikai apstiprinājums. Ka mēs apliecinām, ka ir parakstīts līgums ar kvalificētu derīgu elektronisko parakstu. Un kurā brīdī un kas to ir izdarījis. Un droši vien arī kurš PIN tika ievadīts. Jā. Jums ir kaut kāda noteikuma, ko drīkst apstiprināt ar PIN1 un ko ar PIN2? PIN1 tiek izmantots autentifikācijai, tā kā lai ieiet iekšā, un PIN2 parakstīšanai. Ir klienti, kas, piemēram, savā sistēmās ļauj ieiet savādāk ar saviem, brutāli pāroli lietotāju vārdus, bet parakstīšanai viņi izmanto PIN2. Tad parādās Smart ID lietotājiem lūgums ievadīt PIN2. Viņš tiek iekšā sistēmā savādāk, bet slēdzot līgumu, viņš viņu paraksta. Kas ir ar to fonu Smart ID? Ir dažādi krāsu foni? Jā, tā ir. Ko tas nozīmē? Ir šis jūras zaļais vai zilais fons, un tas ir Smart ID Basic, kas nozīmē, ka viņš ir EIDAS regulas izpratnē advancētais līmenis. Mēs viņu saucam par Basic, bet ir Basic līmeņi, ir advancētais līmenis un šis high līmenis. Vai qualified un advancētais nozīmē to, ka tas ir elektronisks paraksts, bet viņš nebūs kvalificēts. Un, ja lieta nonāk tiesā, tad jautājums ir nevis par to, ka vai dokuments ir parakstīts, bet kurš parakstīja. Identitāti var apstrīdēt. Ar kvalificēto ir tā, ka, ja dokuments ir parakstīts, tiesa nekad neteiks, ka cilvēks, kas parakstīja, nav tas cilvēks, kas parakstīja. Tad tur izslēdzās riski šim te identitātei. Vai jūs ieteiktu tad to Basic versiju cilvēkiem lietot? Basic noteikti nē, jo Basic neviens neņems pretim.
Kā es varu uz jaunas ierīces uzstādīt Smart ID? Kādi dati ir vajadzīgi, lai to izdarītu? Principā, ja es būtu krāpnieks, kā es varu uzstādīt uz savas ierīces Smart ID? Cita cilvēks Smart ID? Tas nav iespējams. Un tad ir tas cilvēks, viņam jāstāv klāt ar revolveri un... Jā. Bet kas ir vajadzīgs? Ir sejas biometrija? Ir vajadzīgs atkarīgs no šīta veida. Viens ir, kad tev izsniedz Smart ID bankas filiālē. Tas ir tāds visrētāk šobrīd jau izmantotais veids, bet tāds ir. Nākamais ir, ja man ir EID karte, ko izsniedz PMLP, un man ir šie PIN kodi un aktivizēts elektroniskais paraksts un visi rīki, plugini un vispārējais. Es no jauna varu uztaisīt ar EID karti kvalificētu Smart ID datorā, telefonā. Nākamais veids ir Smart ID no Smart ID uz Smart ID, bet tas ir iespējams tikai tad, ja pirmais Smart ID ir bijis izsniegts bankā, nevis uztaisīts ar šo biometriju vai EID karti. Un visbeidzot ir tas populārais risinājums, ka tiek mainīti telefoni, kad cilvēks jau ir bijis Smart ID klients un viņš aizsver šo biometrisko reģistrāciju. Tad ir vajadzīgs pat cilvēks, viņa dzīva seja, jo veiktu sejas atvainojas var atpazīt. Ir vajadzīga viņa ID dokumentu. Vai man izdotos ar fotogrāfiju pielikt pie kameras? Nē. Jūs esat droši? Jā, pilnīgi droši. Bet jums arī kāds pārbauda to fotogrāfiju, kas tiek nosūtīta? Jā. To automātiski pārbauda ir tāds iProve uzņēmums. Viņš ir integrēts mūsu pakalpojumā. Šī sejas pārbaude, tas ir iProve risinājums, un to ir grūti apiet. Jā, bet kāds dats viņš ņem tikai fotogrāfiju vai arī no dziļumkameras? Viņš ņem šos te punktus sejā, sejas algoritmu. Un salīdzina to ar to, kas ir reģistrēts. Ar tiem datiem, kas ir čipā. Man viena diena nāca, principā 2 dienas no vietas, man kāds mēģināja autentificēties ar manu Smart ID. Dažādos servisos Tele2, Citadels kredītu, es nezinu, kas tā ir iestāde, un vēl bija kaut kādi servisi. Kas ir vajadzīgs, lai varētu ar manu Smart ID autentificēties? Lai uzsāktu autentifikācijas procesu, cilvēkam būtu jāuzzina personas kods. Ar to pietiek? Vai arī jāuzmina. Var arī uzminēt, var uzzināt. Ar to pietiek, un tad ir tālāk jau, cik cilvēks, kura personas kods tiek izmantots, ir uzmanīgs. Vai viņš vienkārši, man izlaica paziņojums, un es to tūlīt ievadīšu. Ko darīt? Tā kā esmu pieredzis ievadīt. Ko darīt, ja sāk nākt visu laiku pieprasījumi? Pirmais, lai sevi lieki nesatraukt, vienkārši ignorēt, jo nekas jau nenotiks. Ja tu neievadi PIN 1 vai PIN 2, nekas jau nenotiks. Var spiest ignorēt, var vienkārši telefonu izslēgt, nolikt malā. Tur jau iestāsies timeoutām transakcijām visām. Jā. No otras puses būtu labi informēt šo pakalpojumu sniedzēju, lai viņš savā pusē skatās, no kādas IP adreses tas nāk, kas to visu inicē, un tālāk jau atkarībā no tā varbūt tās IP adreses jau ir policijas redzes lokā. Es saprotu, tas ir vēl papildus darbs jums, bet vai nav plāna ierīkot reportu kaut kādu pogu, reportēt šos visus gadījumus? Mēs nevaram aplikācijā likt tādas lietas, jo tas ir kvalificēts rīks, kas visu laiku tiek auditēts, un viņam ir jābūt tīram. Viņa mērķis ir autentificēt un radīt šos elektroniskos parakstus, un kaut kādas liekas pogas. Nē, tāpēc mums ir atbalsts, ir tālrunis e-pasts, kur var ziņot katram tomēr pakalpojumu sniedzējiem ir sava atbalsta mehānismi, vai tas ir čēts, vai tas ir e-pasts vai tālrunis. Un tad ir jāsazinās. Telefonu un e-pastu ieliksim apakšā video aprakstā. Un mums jau ir tāds melnais humors starp mums un partneriem, kad tāds viens moderns veids, kā ieriept kādam, ir sākt viņa lietotāju datus vadīt iekšā un izsaukt Smart ID transakcijas. Cilvēki tā var atriepties. Vēl viena lieta, kad man tas notika, es iegāju Smart ID lapā, un tur bija viss saraksts ar to, kur cilvēks mēģināja reģistrēties, bet nav nekādu papildus datu. Kāpēc tā ir? Kāpēc es nevaru redzēt, ka kāds ar manu personas kodu, no kādas IP adreses viņš mēģina autentificēties? Tāpēc, ka tā ir īpašas piekļuvas informācija, vismaz attiecībā uz mūsu regulējušiem noteikumiem, un tādu informāciju mēs sniedzam policijai uz iesnieguma pamata vai arī privātu personai, kad viņi atnāk pārliecināties. Kas mums ir jāuzglabā, ko mēs kādam varam dot uz kāda pamata.
to visu regulē standarti noteikumi, kas attiecās uz uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Tas, ko es visiem cilvēkiem iesaku, ir, ka atslēgt notifikācijas Smart ID. Jā, Ja tu pats gribi kaut ko autentificēties kaut kur, tad tu to zini un atver to aplikāciju. Tā mēs arī šādu te padomu pēdējā laikā cenšamies popularizēt. Vai tas neiet kaut kā nedaudz konfliktā ar to, ka bankas un iestādes grib atvieglot dzīvi, bet reizē Smart ID PIN 2 principā ir kā notariāli apstiprināts? Tūtam, jā. Tas ir diezgan traki īstenībā. Bet tāpēc cilvēkiem ir jādomā, ko viņi dara. Tas ir katrā kiberdrošības apmācībā, katrā pasākumā es saku cilvēki, vienkārši domājiet līdzi, ko jūs darat. Nevar darīt miljonas lietas paralēli, ir jābūt apzinātiem un lēnākiem. Tā ir, jā, bet pat tuvu drošības iestādēm stāvoši cilvēki, kas paši tur nestrādā, bet kam draugi ir vai radi, pat viņi. Man bija vienkārši stāsts, kur meitene izvelk ārā telefonu un ievada PIN kodu, un tad viņai prasa. Tas ir vienkārši kaulu smadzenēs automātiski kaut ko prasa ievadīt. Un tad, kad viņam paprasa, kāpēc tu to izdarīji, viņš, kāpēc to izdarīji, es nezinu. Tad, kad es saņēmu Smart ID to kontu, es neatceros, ka man būtu bijusi kaut kāda apmācība, ko tad īsti tas nozīmē. Skaidrs, ka ir dokumenti, kurus var lasīt stundām un vēl, bet neviens jau to nedara. Kā mēs varētu informēt cilvēks par to, cik tas ir nopietni un kāda būtu tā labā praksa? Droši vien viens ir šāds video filmēt, bet... Palielam, tas jau arī ir tāds sarunas maksimāli populāros radījumos par to runāt. Arī policija ļoti daudz cenšas. Jau skolēniem tiek stāstīts, apbraukātas skolas, stāstīts, ko tas nozīmē. Mēs ar Finanšu asociāciju uztaisījām 2 gadus atpakaļ, manuprāt, fantastisku kampaņu. Neuzķeries LV lapa joprojām darbojās. Popularizē tādas lietas, bet lielākā problēma jau ir tā, ka cilvēki nedzird un nepatur prātā, kamēr tas tiešā veidā neskar viņu. Ir tā klasika, ka mēs mācāmies no savām kļūdām. Un daži nemācās. Man ir gadījumi, kur cilvēks vienreiz iekrīt, otrreiz, trešo. Piemēram, arī pamanījāt, varbūt sākumā, kad tika lietots Smart ID, tur arī bija tikai PIN 1, PIN 2, nekas cits nebija. Bija pakalpojumu nosaukums, bija PIN 1, PIN 2. Mēs ielikām iespēju, ka var ievadīt tos tekstus. Vai tu ej iekšā, vai tu apstiprini darījumu. Un cilvēki uzreiz sāk sūdzēties, kāpēc man ir lieki soļi. Jā, mēs uzreiz saņēmām ļoti daudz zvanus un jautājumus, kāpēc man tagad ir grūtāk izmantot Smart ID. Cilvēki nopietni, jūs sūdzaties par to, ka kāds rūpējas par jūsu drošību? Kas jums kaiš? Kāpēc man ir vairāk kaut kas jālas un jābaksta? Tas būtu salīdzinājums, kāpēc man ir jāiet pie notāra, lai pārrakstītu nekustamo īpašumu. Cilvēki nesaprot, cik patiesībā liels svars tam tiem 6 cipariem, ko viņš ievada. Problēma ir tāda, vienalga, kas tavā galvā būs, ja tev ir paradums kaut ko nedomājot darīt, tu ievadīs arī tos burtus vai vēl kaut ko, nav jau starpība. Bija viens jautājums, pilnīgi stulbs, bet kāpēc nevar ar Face ID apstiprināt? Tāpēc, ka tas ir ļoti normāli atbildē. Mēs esam daudz to pētījuši un analizējuši. Tas nav kvalificēts līmenis. Tu nevar uztaisīt. Šobrīd nav telefonos tas risinājums tik droši. Nekādā gadījumā to nedariet. Tāpēc, ka cilvēks atvērs aplikāciju un uzreiz autentificēs. Tas nav droši. Tas vienkārši nav droši viss. Jā, kad cilvēkiem izkrāp naudu, tad viņi vēršas bankā, un bankas saka, ka neko nevar izdarīt tajā. Tiešām pilnīgi neko nevar izdarīt. Bet tā ir. Nauda jau ir aizgājusi varbūt pirmās minūtēs, ja cilvēks aptopās un nav kaut kāds zibmaksājums bijis, viņu var apturēt, atgriezt. Bet, ja neizdodās atrast krāpnieku, tad nevar neko izdarīt. Smart ID tiek izstrādāts Igaunijā. Jā. Kāpēc mums Latvijā nekā tāda nav? Kāpēc mums nācās pirkt no Igaunijas? Mēs no Igaunijas neko nepērkam. Tas ir pakalpojums, kas darbojās visās Baltijas valstīs. Jā, un kāpēc mēs Latvijā neko tādu nedarām? Tas vairāk, es domāju, ir saistīts ar uzņēmumu reģistrēšanas darba attiecību noteikumiem, šo te normatīvo regulējumu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kad Igaunijā tas bija viss vienkāršāk, jo Smart ID izveidoja Swedbank, SEB Bank un Telia. Tad Norvēģu uzņēmumu, Skandināvijas uzņēmumu akciju sabiedrības izveidoja Smart ID arī kā akciju sabiedrību. SKID Solutions Smart ID ir viens no produktiem tikai jau 20+ gadus atpakaļ.
Un nolēma, ka tā pareizākā vieta būs Igaunija. Bet tas varēja būt jebkurā no Baltijas valstīm. Īsumā. Smart ID ir ļoti svarīga lieta un ar lielu atbildību ir jāievada PIN 2. Smart ID, manuprāt, ir pārāk vienkārši lietojams. Es gribētu viņu vēl sarežģīt, bet jūs minējāt iemeslus, kāpēc nevar. Un kopumā neievadiet PIN kodu, ja jums to neprasa. Tas arī Pat būtu ja jums to prasa, padomājiet, kāpēc jums to prasa. Nevis, ja jums neprasa, bet ja jūs pats neesat sācis kaut ko darīt. Tas ir baigi svarīgi. Jā, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.